Dārzeņiem uzturā ir liela nozīme. Ja mēs, teiksim, runājam no vitamīnu un antioksidantu un flavonoīdu iedarbības, ja, tātad, ja mēs biežāk lietotu uzturā šos dārzeņus, tad mēs jau biežāk saņemam šos dabīgos vitamīnus. Otrkārt, dārzeņi ir šķiedrvielas. Šķiedrvielas ir saucamās prebiotikas, kuras nonāk krasnā zarnā, un viņas rada normālo vidi zarnā, un zarnu baktērijas gramo šīs šķiedrvielas un izdala, teiksim, noteiktas vielas, kuras ir kā barojums rasnējai zarnai. Principā šīs šķiedrvielas nodrošina arī vielu maiņas procesu, tātad samazinās straujā ogļhidrātu, tauku, holesterīnu uzsilkšanās zarnās. Uzlabojās zarnu darbība, uzlabojās zarnu apasiņošana, līdz ar to novērš aizcietējuma risku. Tālāk dārzeņiem, augiem ir arī šo flavonoīdu alfa-karotīna, beta-karotīna, ja, provitamīnu un dažādu antioksidantu iedarbību.